nevainīga, ļoti iekārojama. Pēc viņas alkoja daudzi, taču viņa bija ļoti neizlēmīga. Un viņas tēvs šo neizlēmīgo jauno dāmu, kas bija gluži kā vēlējās izpracināt par savam, tādēļ viņš uzrīkoja konkursu koncertu. Šim konkursam un koncertam bija ļoti liela atsaucība, bija pieteikušās veselas 2 grupas. Ļaunos spēkus pārstāvēja Dārts Vēders. Un viņš uzstājās ar dziesmu. Aimjam vīnes, aimjam kājām, jā. Publika bija sajūsmināta. Un tad nāca labo džedaju kārta. Rezultāti. Ļaunais Dārts Vēders kļuva ļoti saniknots, jo viņš zināja, ka viņš nepārspēs labos spēkus. Viņš nolauza pie princesi. Labie spēki viņam sekoja. Un kliedza. Ļaunais Dārts. Tev bērns būs dziedāt ļaunos vīras. Ko labi atbildēja? Labo eņģeļu valsti Dārts saļima un nokrita zemē bez dzīvības pazīmē. Tā princesi pārgāja labo spēku pusē, un labie džedaji ar princesi pie Dārta kapa dziedāja. Pie marmorvieni neklistā un mēģis rizandēma. Tā princesi kļuva par labo pārstāvi, un viņa laimīgi dzīvoja visu atlikušo mūžu.